Labi, man tagad bail gulēt. Es baidos no miega paralīzes. Tas ir stāvoklis, kad tu pamosties, redz visu, bet nevari runāt vai kustēties. Un es atceros, ka man bija apmēram 14 gadi, kad es saskaros pirmo reizi ar to. Es atceros, ka redzu daļu no istabas un daļu no televizora, kura radīja Latvijas ziņas. Es nevarēju neko izdarīt, tāpēc pirmā mana doma bija, esmu miris. Jo bija viegli iedomāties, ka Elle izskatās šādi. Tu skaties Latvijas ziņas un nevari kliegt vai aizbēgt. Vēl miega stāvoklī man nepatīk, ka tu nekontrolē neko, tu vienkārši aizver acis, un tev var sākties svīzie, smurgi, kaut kas notika ar veselību var. Nezinu, es katru reizi pirms gulētiešanas burtiski spēlēju kazino. Es aizveru acis un tāds, kas ar šoreiz? Pēc tam tāds, apmizo savus sapņus. Ne tik traki. Vēl es bērnībā ļoti bieži pavadīju laiku pie vecmāmiņas, un viņas istaba bija lieli, melnbalti Jēzus Kristus un jaunās Marijas portreti. Es vispār nezināju, kas viņi ir, es biju jauns. Vienīgais, ko es zinu, ka mans vectēvs nomira pirms manas dzimšanas, un es nebiju redzējis, ka viņš izskatās. Tāpēc es domāju, tas ir mans vectēvs un vecmāmiņa jaunība. Tur agrāk bija melna baltas fotogrāfijas, mani apmierināja šis paskaidrojums. Pēc tam bija dīvaini atnākt uz bērnu dārzu, tur uz audzinātāja kakla mans vectēvs karēs. Cita poza jau. Viņa skupstē viņu, slēpja atpakaļ krūtīs. Nezinu, es nevaru teikt, ka esmu ticīgs, bet nevaru arī teikt, ka nekas neeksistēs kaut kur pa vidu. Vienīgais man vecmāmiņa bieži teica frāzi, ka vectēvs, Dievs, viņš visu redz. Tagad vectēvs, jā. Dievs, viņš visu redz. Un šito frāzi es vienmēr atceros nepareizā laikā. Galvenokārt masturbēt, godīgi pateikt, tāpēc lieku reizi daru to zem sēgas. Kas arī ir stulbīt, ka Dievs viņš var skatīties caur ēkas jumtu tieši manā istabā, bet caur sēgu viņš tad nesaprotu, ko viņš tur dara. Es masturbācijas Dievs, es parasti Dievs. Un cita situācija, kad es nozagu snikersu veikalā, es atceros par šo frāzi pēc stundas. Es tāds, tas ir slikti. Nekas, tik un tā šovakar masturbēšu, tur atvainošos. Uz tikšanos. Paldies. Tas Dievs mans vectēvs bija. Jā. Vēl man nerti veikalā pirkt tikai toaletes papīru, jo cilvēki pie kasas skatās uz mani un tādi, mēs zinām tavus tuvākā laiku plānus. Kur tu steidzies? Tāpēc es priekš sevi atradu lifehacku. Tagad, ja man veikalā vajag tikai papīru, es paņemu kaut ko nevajadzīgu, it kā par papīru es atcerojos nejauši. Ja? Bet tas nevienmēr strādā, jo kādu reizi Maksimā es paņemu svaramus salātus un papīru un ar to devos pie kasas. Cilvēki skaties uz manu komplektu un tādi, dieviņi, šķiet, ka viņš kaut ko zina par šiem salātiem, bet neko nevar sev atļauties. Vēl mani kaitina, ka toaletes papīrs ir tik dārgs, žēl naudu. Tas jau noviet pie trakām idejām. Piemēram, zināms, ka apģērba veikalos ir tāda opcija, ja apģērbam kaut kāds defekts, tur traips vai caurums, viņi var dot jums atlaidi pie kasas. Es domāju, ja lielveikalā pārdotu toaletes papīrs bišķiņ ar sūdu, bet ar atlaidi, es jau pirktu, man liekas. Man tāda situācija. Vēl man patīk izdzert kafiju. Es vienu reizi sēdēju kafejnīcā un dzirdēju tādu frāzu no viena džeka. Viņš pateica, es nevalos dzert latte, tas ir paredzēt pīderim. Kad es to dzirdu, man latte vienkārši izstraiga kaklā. Jā, es, protams, uzreiz gribu sakt kautuņu, bet tā diena es valku ļoti nērtu kleitu un domāju, objektīvi, nākamreiz. Es ievēroju, ka visi ēdieni un dzerieni, par kuriem ir teikt, ka paredzēti pīderim, ir visgaršīgākie. Jo es redzu tos ēdienus naturāliem. Viss ir savs un kiplo komercija, lai geji nelistu skūpstīties. Sanāk, ka vislabāk ēd bērni, ja, un geji. Bērni visveselīgāk, geji visgaršīgāk. Es jau nezinu, ko lai es. Es vairs neesmu bērns. Ja jūs kādreiz redzat mani geju porno, ziniet, ka es vismaz garšīgi ēdu. Un laimīgs. Jā, un pēdējais.
Vēl ir tāds fakts, kā puiši seksa laika, lai ilgāk nebeigtu, iztelos visādas pretīgas lietas. Un mans draugs ieteica izteloties, kā meitene tajā brīdī ir caurē. Viss ir sūdos, nav nevienas tīras vietas. Vot šito iedomājas, un es baidos to darīt. Jūs nesaprotat, bet likmes ir pārāk augstas. Jo visticamāk tas mani palīdzēs, un es varēšu turpināt procesu, bet varbūt es pamatīgi vīlies sevi un uzbudināšos vēl vairāk. Es negribu to zināt par sevi. Jā, paldies, tas ir viss.